Esiet sveicināti šajā sanāksmē, kas veltīta Dabas parka Salatas ielai dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanai. Mans vārds ir Sandra Kropa, man ir liels prieks šajā dienā būt kopā ar jums, tad, kad viss vēl tikai sākas, var teikt, jo plāna izstrāde ir tikai sākuma stadijā, un prieks, ka esat atnākuši šeit, lai kopīgiem spēkiem mēs domātu, runātu, ierosinātu, komentētu to, kam tad tajā plānā būtu jābūt un kā. Vispirms tāda tehniska varbūt atkāpa. Visiem klātesošiem es aicināšu, ja jūs vēl neesat pierakstījušies, tur zāles galā uz galda ir lapa, kuru droši izmantojiet un to izdariet. Jā, paldies par atsaucību. Savukārt visiem tieši saistas mūsu un tiešraides skatītājiem, jo mūs var skatīties arī Dabas aizsardzības pārvaldes YouTube kanālā. Es aicināšu būt aktīviem arī jautājot, un jūs to varēsiet darīt rakstot komentārus video, kā ļoti vienkārši un saprotami. Savukārt klātesošie pēc tam, kad mēs apmēram stundu būsim parunājuši par to, kas ir šis plāns, kāpēc tāds ir vajadzīgs, par šīm dabas vērtībām Salatas ielajā. Un daudz ko citu, arī par laika grafiku, kas ir paredzēts un iecerēts. Jūs klātienē, protams, ka varēsiet izteikties un paceļot roku, un tālāk jau teikšu, protams, nosaucot arī savu vārdu, lai mēs zinātu, kas jūs esat. Par to, kas mums atbildēs uz jautājumiem, mēs vairāk arī vēl atgādināšu, ka tā jautājuma un atbilžu sadaļa mums sāksies, bet tagad gan es vēlos dot vārdu Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem. Tūdien mēs dzirdēsim Laumu Vizulka-Hovsku un Kristīnu Vilciņu. Viņas mums pastāstīs gan par dabas aizsardzību šo plānu, tā tapšanu un arī Salatas ielai. Un savukārt Kaspars Albersons ir no Zinātniskā institūta. Un viņš mums vairāk mācīs stāstīt visu, kas saistās ar zivīm Salacā un ne tikai. Tā kā es došu vārdu Dabas aizsardzības pārvaldes kolēģiem un patīkamu klausīšanos. Labvakar visiem vēlreiz, kā jau Sandra pieteica, esmu Lāma Vizulka-Hovska, projekta Life is Salaca koordinātore no Dabas aizsardzības pārvaldes puses. Un man šodien pirmais darbiņš ir jūs iepazīstināt pavisam īsi ar projektu Life is Salaca. Ar sanāksmes programmu Sandra jau jūs ir iepazīstinājusi, un pārēsim pie tā, kas tātad ir projekts Life is Salaca. Šis projekts tiek īstenots kopumā 5 gadu garumā. Un projekta laika līnijā mēs jau šobrīd esam pārkāpuši pāri pusē. Šī projekta īstenošanā mēs esam apvienojušies 5 partneri, katrs par savu atbildības jomu. Un šī projekta īstenošanas teritorija ir Salacas upes daļbasens. Vienā no jautājumiem, vienā no anketām, kas tika iesniegtas, bija jautājums ar lūgumu izskaidrot, kas tad īsti ir daļbasens. Tādēļ uzreiz pie šī slaida atbildēšu arī uz šo jautājumu. Tātad Sataces basēns ir tā teritorija, no kuras upe saņem ūdeni, un Salacas upes pilnajā basēnā iekļaujas arī Burtnieku ezers. Bet tā kā Burtnieku ezers mums ir ārpus projekta teritorijas, tādēļ, lai būtu korekti, šis teritorijas, mūsu projekta teritorija tiek saukta par Salacas upes daļbasēnu, un tā iekļauj Salacas upi un tās pietekas. Kopumā projektam ir tādas 6 galvenās lielās aktivitātes, un mēs darbojamies tieši ar šo mērķi palīdzēt Salacas upei, tās pietekām, lai uzlabotu to kvalitāti un arī saglabātu tur esošās dabas vērtības ilgtermiņā. Projekta aktivitātes ir dažādas, ir gan tādi praktiski pasākumi, kas ir strauteču atjaunošana un upmalu mežu apsaimniekošana. Tiek strādāts pie jaunām metodēm, pie plānošanas dokumentiem. Liels uzsvars tiek likts arī uz dabas izglītības pusi. Un šajā gadā mēs uzsāksim strādāt pie interaktīvās ekspozīcijas Salacas krastos un Zelmē, kas tiks izveidota šeit pat Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centra telpās 2. stāvā. Un ņemot vērā, ka nākošais gads Salacas ielais dabas parks svin tādu ļoti lielu jubileju, tam ir 50 gadi, tad mēs ļoti ceram, ka arī uz šo 50 gadu jubileju mēs varēsim arī jūs visus aicināt apmeklēt jau šo gatavo interaktīvu ekspozīciju. Un vēl viena no lielajām aktivitātēm tātad ir dabas parka Salacas ielai dabas aizsardzības plāna izstrādē, kādēļ mēs arī šodien esam šeit visi sapulcējušies, un vairāk par šo dabas plānu mums pastāstīs dabas plāna izstrādes vadītāja Kristīna Vilciņa. Labvakar!
No sākuma izstāstīšu par to, kāds tad vispār ir mērķis dabas aizsardzības plāna izstrādē. Tātad īpaši aizsargājums dabas teritorijas tiek izveidotas dabas vērtību aizsardzībai, bet dabas vērtība aizsardzība nenozīmē tikai neko nedarīšanu. Ir vajadzīgi arī apsaimniekošanas pasākumi un ir jāiesaist sabiedrība šajos pasākumos. Un tāpēc ir nepieciešams saskaņot dažādās intereses, dabas aizsardzības intereses un dabas resursu izmantošanas un sabiedrības intereses dabas baudīšanā un ilgspējīgā attīstībā. Dabas aizsardzības plāna pamats ir tāda zinātniskā informācija par to, kas tad teritorijā atrodas, kādas dabas vērtības, kādas ir problēmas, kādi ir draudi, kādi pasākumi ir nepieciešami. Un pamatojoties uz šo informāciju, tad var tālāk arī sagatavot funkcionālo zonējumu, pateikt, kas ir aizliegts, kas ir atļauts, uz ko aicināt ļaudis un ko nevajadzētu darīt. Un visu šo dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību nosaka speciāli ministru kabineta noteikumi, kur ir pateikts tieši satura punkti, pateikts arī, kāda ir tā izstrādes procedūra, kādām sanāksmēm jābūt un kādā veidā šis plāns ir jāapspriež. Un tagad būs neliela filmiņa. Vietās, kur daba tiekas ar cilvēku, neizbēgami saskaras visdažādākās vajadzības un intereses. Lai saglabātu dabas vērtības, bet vienlaikus arī ļautu izmantot tās resursus, katrai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Tas ir ļoti svarīgs dokuments, kurā ne tikai nosaka, kas tad konkrētajā vietā ir vērtīgs un sargājams, bet arī definē teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, kas ļautu šīs vērtības saglabāt. Dabas aizsardzības plānos mēdz arī ielikt tādas lietas, kas ir saistītas ar cilvēku izglītošanu un teritorijas apmeklēšanu. Piemēram, vai vajag kaut kādus specifiskus izglītojošus materiālus, vai kaut kur jāierīko atpūtas vietas, vai takas, vai laipas, kur to darīt vislabāk, lai pēc iespējas mazāk kaitētu dabas vērtībām. Tāpat plānā atsevišķa sadaļa tiek veltīta monitoringam, jeb tam, cik bieži un kādas dabas vērtības jāpārskaita, lai saprastu, kādā stāvoklī ir konkrētā teritorija un kas ar to notiek laika gaitā. Jebkurš var izstrādāt dabas aizsardzības plānu, un teritorijas ir dažādas. Ir lielākas ar daudziem īpašniekiem, ir mazākas, kur ir viens vai daži īpašnieki. Līdz ar to tā var būt biedrība, pašvaldība, pats īpašnieks, piemēram, ja tai teritorijai, kas šo te plānu izstrādi ierosina, tad dabas aizsardzības pārvalde ir tā, kas sastāda uzdevumu. Kas attiecīgi no dabas vērtībām ir jāvērtē, jāskatās. Dabas aizsardzības plānā tiek izvērtēta gan teritorijas vēsture un sociālo-ekonomiskais raksturojums, gan dabas vērtības un to potenciālais apdraudējums. Nozīmīga sadaļa ir konkrētiem darbiem, kas jāpaveic, lai sasniegtu mērķus. Un, protams, iedzīvotāja iesaiste ir ļoti svarīga, tāpēc, ka, ja tie pasākumi ir uz papīra un zemes īpašnieki un iedzīvotāji nav iesaistījušies, viņi par tiem nezin, un viņi arī nevar pateikt, cik realistiski to ir ieviest. Jo tas arī ir jāņem vērā, kad ir vērtības, ko mēs varam saglabāt, nedarot varbūt neko, saglabājot neskartu mežu, bet būs tādas vērtības, kas ir atkarīgas no cilvēka darbības, kas ir izveidojušās dabai un cilvēkam iedarbojoties. Dabas aizsardzības plāns ir kā platforma, kurā zemes īpašnieki vai uzņēmēji tiekas ar dabas ekspertiem. Īpašnieki nāk klajā ar savām idejām un priekšlikumiem, savukārt eksperti tos izvērtē un kopā ar pašvaldības un valsts iestādēm rada dokumentu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka sabiedrība jau pašā sākumā izstāsta, ko viņi vēlās, kādi ir viņu mērķi, kā viņi vispār saredz šo teritoriju nākotnē. Jo, ja tas notiek pašās beigās, kad viss dokuments jau ir izstrādāts, tad kaut ko ļoti kardināli mainīt ir grūti un gandrīz neiespējami. Domstarpības visbiežāk rada bailes, ka plānā minētais radīs vairāk ierobežojumu nekā iespēju, taču tā nav. Piemēram, Enguras ezerā viens no dabas aizsardzības plānā minētajiem pasākumiem paredzēja veikt niedru masīvu fragmentāciju. Beigu beigās ieguva visi – gan putni, gan ezers, gan cilvēki. Vairākās kārtās šis pasākums ir īstenots, pieejot radoši. Tā skaitā dažādas šīs rakstuzīmes, veidojot, fragmentējot niedru masīvu. Tas ir pasākums, kas gan uzlabo ūdens putniem dzīvesvidi, gan arī ir noderīgs no tāda ainaviskā viedokļa.
un uzlabo arī kaut kādā veidā ūdens kvalitāti un kavē šī ezera aizaugšanu. Tas, protams, nav vienīgais pasākums, un tā cīņa ar niedrēm, tā jau ir cīņa ar sekām. Dabas aizsardzības plāns parasti tiek izstrādāts 12 līdz 15 gadu ilgam periodam. Kad tā termiņš tuvojas beigām, tiek izvērtēti ieviestie un arī neieviestie apsaimniekošanas pasākumi. Ja neieviesto ir daudz, plānu iespējams pagarināt vēl uz 5 gadiem. Savukārt, ja visi pasākumi tikuši ieviesti, tad teritorijai pēc kāda laika atkal izstrādā jaunu aizsardzības plānu. Katram plānam pēc tam ir tā doma tāda, ka seko finansējums. Gan Eiropas fondu finansējums, gan Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums. Mēs jau atsevišķas aktivitātes ieskicējam, ka šie ir tie finanšu instrumenti, caur kuriem šīs darbības var atbalstīt, un tad arī attiecīgi ir šie projektu uzsaukumi, kur var pieteikties un ieviest šīs aktivitātes. Dabas aizsardzības plānam ir ieteikuma raksturs, tāpēc tas noteikti nav dokuments, ar kuru kādu piespiest rūpēties par dabu un īpašumā esošajām vērtībām. Taču, ja vien kādas darbības veikšanai būs nepieciešama valsts institūciju izsniegtā atļauja, dabas aizsardzības pārvalde ņems vērā to, kas par minēto teritoriju teikts tās aizsardzības plānā. Paldies Laika Rīga projektām par filmiņu. Jāsaka, ka mūsu teritorijas nepārklājas. Plāna izstrādes procedūra un saturs ir līdzīgs gan sauszemes, gan jūras teritorijām, bet dabas parks Salatas ieleja neietver jūras piekrastes. Šis plāns tiks apspriests vēlreiz pēc kāda laiciņa maijā šķiet. Bet, kā jau filmiņā tika minēts, tad ieguvumi no dabas aizsardzības plāna izstrādes ir tāda, ka ir iespējams vieglāk piesaistīt finansējumu, nav nepieciešams speciāls atļaujas tiem pasākumiem, kas ir plānā paredzēti, un arī pateicoties plānam tiek labāk izpētīts šī aizsargājumā teritorija, un tad arī ir pamatotāki noteikumi un zonējums. Un šī plāna izstrāde, tas pats process, ir arī laba sadarbības platforma visiem, kas darbojas dabas parka Salatas ieleja teritorijā, jo ir iespējams satikties un saskaņot savas intereses, piemēram, laivu iznomātājiem un zemes īpašniekiem, kas šos laivotājus uzņem savās nakšņošanas vietās. Atšķirībā no teritorijas plānojuma, dabas aizsardzības plāns vērtēts tieši uz šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, nevis uz visu pašvaldību. Un jāsaka, tā juridiskā atšķirība ir tāda, ka teritorijas plānojums tiek pieņemts kā pašvaldības saistošie noteikumi, savukārt dabas aizsardzības plāns ir rekomendējošs un viņš ir pamats, lai tālāk izdotu ministra kabineta noteikumus, kas tad nosaka teritorijas šo juridisko statusu un iespējamās darbības, un darbības, kurām vajadzīgas atļaujas, un darbības, kas ir atļautas visu laiku, un kas ir atļautas atkal ar kādiem nosacījumiem. Par dabas parku Salatas ieleju, kāpēc ir nepieciešams izstrādāt jaunu plānu. Iepriekš dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts 2005. gadā, un tās bija 4 atsevišķos posmos šis plāns tika izstrādāts. Katram Salatas ielejas posmam bija savs plāns. Un šis plāns darbojās līdz 15. gadam, bija pagarināts vēl līdz 2019. gadam, un tā kā tagad jau sanāk 7 gadus dabas parkam nav spēkā esoša dabas aizsardzības plāna, kas arī apgrūtina teritorijas apsaimniekošanu, un pašvaldības nevar pieteikties finansējumam. Un tāpēc arī šī plāna izstrāde ir uzsākta. Un jaunais plāns tiks paredzēts 12 gadu periodam. Īsumā par dabas parku Salatas ieleju. Tātad tā kategorija ir dabas parks, un tā ir arī Natūra 2000 teritorija, tas nozīmē Eiropas nozīmes aizsargājuma teritorija, un viss šis dabas parks ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta platībā, kur ir redzams arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta logo, mēs atrodamies tajā pašā epicentrā,
biosfēras rezervāta. Un Salaces iela ir tiešām tāds biosfēras rezervāta ļoti svarīga teritorija. Un dabas parks ir dibināts jau 1977. gadā, tātad šogad aprit 49 gadi, un ceram, ka uz 50 gadiem šis plāns tiks pasniegts kā dāvana. Platība ir nedaudz virs 6000 hektāru un atrodas gan Līmpažu, gan arī Valmieras novada teritorijā. Aizsardzības mērķis ir noteikts individuālajos noteikumos, un tā ir dažādu sugu un biotopu aizsardzība, sevišķi uzsverot lašus un mēģus, par kuriem mēs šodien arī stāstīsim. Un kā vēl viens mērķis ir saglabāt atpūtas iespējas, saglabāt teritoriju turismam un veicināt šo te ilgtspējīgu attīstību, kas ietver arī Salaces upi un visas aktivitātes, kas ar to saistītas. Savukārt, Natūra 2000 teritorijas mērķos ir ietverti jau konkrēti biotopi, konkrētas sugas, un tās ir 40 dažādas sugas, augu un dzīvnieku, un 16 dažādi biotopi, Eiropas Savienības nozīmes biotopi. Un tad tālāk eksperti pastāstīs par to, kādi tad ir šie biotopi, kādas ir šīs sugas un kādas vērtības tad ir tās, ar kurām Salaces ielai lepojas. Jā, turpinot Kristīnu, es mēģināšu jums izstāstīt, kas tad ir tās lielās foršās dabas vērtības, ar ko tiešām Salaces ieleja var lepoties arī visas Latvijas kontekstā. Kopējā platība Salaces ielas dabas parkam ir vairāk nekā 6000 hektāri, taču Eiropas nozīmes biotopi no tiem veido apmēram ceturdaļu, jeb 23%. Ne visi meži, zālāju, upju posmi atbilst Eiropas nozīmes biotopiem, un par šādiem biotopiem tiek atzītas tās teritorijas, kas ir dabiskas, bioloģiski daudzveidīgas un īpaši vērtīgas, ja mēs domājam par dabas aizsardzības, dabas vērtību saglabāšanu nākotnē. Un šeit arī redzams sadalījums, kā izskatās šīs dabas vērtību izplatība gan kartē, gan arī sadalījums pa biotopu grupām. Nav nekāds pārsteigums, ka vislielāko daļu no šiem biotopiem veido tieši Eiropas nozīmes mežu biotopi, jo skatoties pēc zemes lietojuma veidiem, Salaces ielajā lielāko daļu no platībām veido meži. Nākamā lielā grupa ir saldūdeņi, un savukārt visi pārējie biotopi, kas ir zālāji, purvi, atsegumi un alas, un kas ir piekrastes biotopi, bet tās ir mežainās kāpes, tās nav gluži jūra pludmale kā pludmale. Pārējā biotopi ir sastopami krietni vien mazākā daudzumā. Un visas šīs dabas vērtības var apskatīt un sameklēt dabas datu pārvaldības sistēmā Ozos. Nedaudz vēlāk būs arī tā īsts video ar pamācību, kā jūs varat apskatīt arī to, kas no šīm dabas vērtībām varbūt ir sastopams arī jūsu īpašumā. Un tagad mēs nedaudz iziesim cauri katram šim biotopu veidam. Sāksim ar mežiem, kas aizņem vislielākās platības. Salaces ielajā kopā veidojot vairāk nekā 1000 hektārus platībā. Kopumā šie mežu biotopi ir sastopami 9 veidi, bet visbiežāk sastopami ir šie 3, kas ir redzami arī attēlos. Visvairāk pārstāvēti ir veci vai dabiski boreālie meži, kas veido gandrīz pusi no šiem biotopiem, apmēram 500 hektāru platībā. Tad samērā daudz ir arī nogāžu un grauju meži, kas ir izvietojušies gan Salaces, gan tās Pietaku gravās. Un trešajā vietā mums ir pēc platībām purvainie meži. Jā, un šeit arī var redzēt to telpisko sadalījumu, ka varbūt pašas Salacgrīves apkārtnē Eiropas nozīmes mežu biotopi ir mazāk, un tās lielākās koncentrācijas ir pie Mazsalaces. Nākamā biotopu grupa mums ir saldūdeņi Salaces ielas dabas parkā, un tā ir tā viena biotopu grupa un dabas vērtība, ar ko noteikti šeit var lepoties, jo pēc kopējām platībām tātad
no Latvijas visu īpaši aizsargājumu dabas teritoriju Natura 2000 tīkla Salacas ielā ierindojas godpilnajā 4. vietā. Vislielākās platības ir aizsargājumā Ainava Apidu Augšdaugava, savukārt 2. 3. vietu aizņem Gauja ar divām dabas teritorijām, un tad Salacas ielai mums ierindojas 4. vietā. Kopumā šis biotops veido nedaudz vairāk par 300 hektāriem, un lielāko daļu no šī biotopa, jeb 98% veido Salacas upe, un pavisam nedaudz, jeb tie 2% ir Salacas pieteku, šīs Leitaces daļas, kas atrodas arī dabas parkā. Un iespējams jūs esat pamanījuši, ka pēdējo 2 gadu laikā arī projekta ietvaros Salacas upē notiek dažādi atjaunošanas darbi, kas ir strauteču atjaunošana. Kopumā projektā ir paredzēts apmēram atjaunot 20 hektāru strauteču, un šobrīd ir izdarīta apmēram puse. Un šeit ir arī jūs varat redzēt kartē vietas jau ar paveikto un vēl plānoto. Un iemesls, kādēļ tas ir jādara, Salacas upe vietām ļoti stipri aizaug. Un par iemeslu tām ir pastiprināts barības vielu ieplūde upēs, kas veicina aizaugšanu. Un Salacā konkrēti šīs strauteces aizauga ar ezermeldru. Un kādēļ tas ir slikti? Jo šīs seklās, akmeņainās, granšainās vietas ir tieši piemērotas lašveidīgo zivju nārstam, un ja tās aizauga ar šo ezermeldru, tas ne tikai pazemina upes kvalitāti un biotopu kvalitāti kopumā, bet arī šīs vietas kļūst nepiemērotas lašveidīgo zivju nārstam. Un tad par pārējiem vēl biotopiem, par zālājiem. Zālāju platības jau ir krietni mazākas. Un šeit, ja par mežiem bija tā, ka tieši Mazsalacas apkārtnē mežu bija vairāk, bet Salacgrīvas apkārtnē mazāk, tad ar zālājiem ir tieši pretēji, jo kartē redzams, ka tepat Salacgrīvas tūmā ir diezgan daudz šo Eiropas nozīmes zālāju biotopu, taču kopumā tā platība dabas parkā ir nepilni 70 hektāri, kas varētu būt tā, klausoties diezgan maz, taču vispār visā Latvijā kopumā zālā ir viena no tām biotopu grupām, kas ir visapdraudētākā, un ja mēs skatāmies visas Latvijas kontekstā, tad šie Eiropas nozīmes zālāju biotopu veido tikai 0,9% no visas Latvijas teritorijas, tādēļ arī tie cipari ir tādi mazāki. Un 3 visbiežāk sastopamie no kopumā 7 zālāju biotopiem mums ir sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, tie ir palieņu zālāji, un sausi zālāji kaļķēnās augsnēs. Un tieši šie 3 zālāju biotopu veidi arī ir visizplatītākie vispār Latvijā kopumā. Un viena biotopu grupa, kā jau es minēju, ar ko ļoti var lepoties Salacas ielais dabas parks, ir saldūdeņi, tad otra noteikti ir alas un atsegumi, jo tie ir sastopami Salacas ielais krastos arī ļoti plašā platībā. Un Salacas ielais dabas parks ieņem pēc platības ziņā 2. vietu, to apsteidz tikai Gaujas Nacionālais parks. Un kopumā tā platība ir neliela, 3,45 hektāri, bet tās platības tiek skatītas tā kā projekcijā, tādēļ arī nevar teikt, ka tā platība ir pavisam neliela. Un šeit ir arī redzams, kā tas izskatās kartē. Salacas Leitaces daļā šo atsegumu un alu pavisam nav, taču tālāk tie ir izkārtojušies ļoti skaisti visā Salacas upes garumā. Un no visiem tiem mums ir sastopami arī 10 īpaši valsts nozīmes īpaši aizsargājumie dabas pieminekļi, jeb šie ģeoloģiskie veidojumi. Un tie visvairāk mums ir koncentrējušies Mazsalacas apkārtnē, bet Salacgrīvē vistuvākās tātad ir Pietraga sarkanās klintis. Purvu biotopu veidi ir sastopami tikai 2. Viena ir aktīvi augstie purvi, kuras veido apmēram 40 hektāru platību, bet tas ir vairāk Salacas augštecas daļā. Savukārt pārējā Salacas upes piekrastē atsevišķās vietās ir sastopami minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. Šī mums sadaļa bija tātad par biotopiem, bet vēl viena lielā bagātība ir arī tātad sugas, jo Salacas iela ir arī bagāta ar dažādām sugām, un kopumā no aizsargājumām sugām Salacas ielajā ir sastopamas 94,
un tās veido vairāk nekā 1000 sugu atradnes. Un šajā procentālajā sadalījumā jūs varat redzēt, kuras tad ir tās sugu grupas, kas veido lielāko sadalījumu. Vislielāko daļu aizņem putni, kas kopumā ir 33 sugas. Otrajā vietā ir zīdītāji, kas ir piemēram lāči, lūši, ūdri. Savukārt trešā vieta ir paparžaugi un ziedaugi. Iespējams, jūs arī esat dzirdējuši, ka pavisam nesen ir izdota atjaunotā Latvijas sarkanā grāmata, kurā ir tikušas ekspertu un zinātnieku vadībā izvērtētas visas īpaši aizsargājumās sugas Latvijā, kā tad viņas jūtas, kāds ir viņu stāvoklis un to sastopamība. Un tad sugas ir iedalītas, varētu teikt, pēc luksofora principa, ka sarkanās ir tās, kas ir jau kritiski apdraudētas, oranžs ir stipri apdraudēts, un tad tālāk pēc tām krāsiņām apdraudētības līmenis samazinās. Un tieši dabas parkā Salacas ielai ir sastopama viena kritiski apdraudēta ķerpju suga un divas kritiski apdraudētas putnu sugas. Savukārt stipri apdraudētās sugas Salacas parkā kopumā ir 10. Visām sugām mēs noteikti neiesim cauri līdzīgi kā ar biotopiem, bet pavisam nedaudz pieskarsimies, cik tad kopumā ir šo te augu sugu. Augu valstī mums iekļaujas tātad gan ziedaugi, paparžaugi, sūnas un ķērpi, un kopumā šādas sugas ir 25, un no kritiski apdraudētajām var minēt dzīslaino peltigeru. Kopumā Latvijā šai ķērpju sugai ir sastopams tikai 3 atradnes, 2 ir Braslas upes krastā, un tad viena ir pie Salacas. Un savukārt no jutīgajām sugām mums ir arī meža silpurene, kas arī šeit attēlā ir redzama, un jau pavasarī noteikti iespējams to arī kaut kur novērot dabā. Bet kas ir, ko būtu ļoti svarīgi arī uzsvērt, ka šie ir tie dati, kas mums ir pieejami šobrīd, taču šogad eksperti dosies dabā, veiks pētījumus, arī sugu uzskaites, un ļoti iespējams, ka tiks atrastas arī varbūt kādas jaunas sugas, papildus atradnes, un tad šie dati arī mainīsies. Runājot par putniem, kopumā Salacas ielais dabas parkā ir novērotas 137 putnu sugas un 33 no tām ir aizsargājamas. Kritiski apdraudētas šeit ir 2, melnais stārķis un upis, un tad arī ornitologam būs viens no lielajiem uzdevumiem saprast, vai upis mums vēl šeit Salacas dabas parkā ir sastopams vai nav, jo upi ir ļoti izvēlīgi pret savām ligzdošanas vietām, un ņemot vērā to, ka Salaca ir ļoti, ļoti iecienīta arī turismu upe, tad varbūt tas upim vairs nemaz tik ļoti nepatīk, un viņš jau ir izvēlējies dzīvot šobrīd citur. Un arī melnajam stārķim kopumā Latvijā, un arī dabas parkā neklājas pārāk viegli, un no stipri apdraudētajām sugām tad šeit arī attēlā ir redzams mēdnis, un otrajā attēlā mēs varam redzēt apodziņu, kas ir arī šī gada putns. Un tālāk, es došu vārdu Kasparam, un Kaspars pastāstīs par zivīm un nēģiem. Paldies, labvakar. Ikdienā strādāju Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta bioārzīvu resursu pētniecības departamentā, bet esmu iesaistījies arī projektā Life is Salaca un arī dabas plānu izstrādāšanā kā zivju eksperts. Un, ja mēs runājam par Salacas ielejas dabas parka zivīm, varētu būt aptuveni 30 sugas, kas Latvijas mērogā ir diezgan daudz. Varētu būt, tāpēc, ka ir daži šaubīgie gadījumi, kas brīžiem parādās, brīžiem pazūd, un nezinām, vai viņus pieskaitīt vai nepieskaitīt. Bet pati Salaca, viņām mijās straujtecis un lentecis, viņai ir pieteks, vienā galā ir jūra, vienā galā ir Burtnieka ezers, tā sugu daudzveidība ir likumsakarība. Bet ne visas no tām 30 sugām mūs interesē dabas aizsardzības plāna kontekstā. Visvairāk mūs interesē tās augtās direktīvas sugas, kas ir biotopa direktīvā. Tās ir upes nēģis, strautenēģis, lasis, platgalvis, pidieģis un akmeņgrauzis, bet dažādos citos sugu aizsardzības normatīvajos aktos vai vienkārši dokumentos ir minēta arī taimiņš, pavīķi un ausleja no Salacā mītošajām zivīm, un sarkanajā grāmatā ir iekļauts zutis. Bet arī domājot par aizsargājumām sugām, ne visas mūs interesē vienādi attiecībā uz aizsardzības plānošanu,
jo dažām sugām ir vienalga. Viņas var dzīvot stāvošā ūdenī, viņas var dzīvot lēntekošā ūdenī, viņas var dzīvot dziļā un seklā, un tāpēc mūsu galvenais fokus ir uz tām sugām, kurām ir vajadzīgs tekošs ūdens, kurām ir vajadzīgas straujteces ar oļiem, grāntī gultnē un vēlams arī tīrs ūdens un nepārāk karsts ūdens. Un tās ir abas, vismaz kādā dzīves cikla periodā, un vēlam arī vajadzīgi dažām sugām obligāti savienojumība arī ar jūru, un tās ir abas neģu sugas, lasis, taimiņš, platgalve, un arī pavīģi savukārt. Akmeņgrauzis, spidīģis un auslei un zutis, viņi ir tādi mazāk izvēlīgi, un viņus aizsargāt ir diezgan pagrūti, viņi labi jutīsies arī neaizsargāt, un nevarēsim mērķēt pasākums. Un ja pavisam precīzi mērķējam, tad šīs sugas jau tika pieminētas, tās ir lasis un upes neģis. Un tās ir tādas kā termins tāds lietussarga sugas, kas nozīmē, ka aizsargājot šīs sugas, mēs aizsargāsim arī visas pārējās, un turklāt Salacas ieleja ir arī Latvijas mērogā nozīmīga vieta šīm sugām. Lasis ir vispār ārpus konkurences, 80% no Latvijas lašiem nāk no Salacas vai Salacas satiecas baseina, pareizāk sakot. Un Salacā nozvejo aptuveni 5. daļu no Latvijas neģiem, un aptuveni tikpat arī varētu būt neģu produkcija arī aptuveni 5. daļa no visiem Latvijas neģiem. Un lasim ir vajadzīga migrācija, lasim ir vajadzīgas straujteces, vēlams tīras un nepārāk aizaugušas un ar nepārāk karstu un samērā jēdzīgu ūdeni. Savukārt upes neģim vēl bez straujtecēm, kur viņš nārsto, ir vajadzīgas arī lēnteces, kur dzīvo viņu kāpuri. Tāpēc, ja mēs šo sugu aizsardzībai pievēršamies pastiprināt, tad tās pārējās sugas, ko uzskaitīja, tās tiks aizsargātas, gribot, negribot. Un ko tad mēs varam darīt viņa aizsardzībai? Tas jau daļa jau tika pieminēta, upes tīrīšana, tieši tā. Diemžēl pēdējo 10 gažu laikā ir tik ļoti uzkrājies dažāda veida mēslojums un biogēni, tā sauktieks ir fosfors slāpeklis, kas pēc tam tagad mēslo upi, un tā upe aizauga, un tur neko nevar darīt. Vienīgais, ko var darīt, ir upi tīrīt. Teorētiski mēs varētu pavisam apturēt biogēnu ienesi, bet tas, kas tur ir uzkrājies, tas pietiks vēl kādam gadsimtam vismaz. Tā kā ir jāmēģina darīt kaut ko citu, un tā ir tīrīšana, ko mēs jau darām un turpināsim, un arī dabas plānā tiks paredzēts. Otra lieta ir migrācijas iespējas, tur ir ļoti vienkārši, ir ceļotāji zivis, kurām dzīves cikls ir saistīts ar jūru un saldūdeņiem, un ja viņi kaut kur saldūdeņos kaut kam netiek klāt, tad viņi tur nav tieši tik vienkārši. Un tad ir trešais, tāds lielais akmenis ir, kur ir vīri ar dakšām un vīri ar tīkliem, kas arī gādā par to, lai tās zivis, kas peld no jūras uz nārstu vietām, uz viņām netiktu. Un tad ir tāds diezgan specifisks risinājums, kas ir upes neģa zvejas regulēšana, jo arī upes neģis ir aizsargājuma suga. Upes neģis Salacā tiek zvejots ar īpašām ierīcēm, kas ir saistīts ar upes caurplūduma un upes līmeņa mainīšanu. Un tad ministrija, mūsu zemkopības ministrija, roku rokā ar vides ministriju laipni palūdz šo te arī vismaz daļai risināt dabas plānu ietvaros. Ko mēs arī darīsim? Tas par zivīm arī viss. Paldies Kasparam, paldies Valmai par stāstījumu par biotopiem un sugām, bet dabas parks Salacas ieleja ir nozīmīgs arī turismam un atpūtai, arī cilvēkiem ļoti svarīga teritorija. Un, protams, tas galvenais pievilkšanas punkts ir pati Salacas upe, ar savām straujtecēm, ar saviem atsegumiem, ar dabas pieminekļiem tās krastos, bet šeit ir ne tikai dabas vērtības, bet cilvēki jau izsenis ir dzīvojuši Salacas krastos, un šeit ir arī sastopami dažādi kultūras pieminekļi. Tie ir gan pilskalni, gan muižu apbūve, gan arī daudz senkapu ir šajā teritorijā, kas varbūt nav tik atraktīvi. Bet visnotaļ arī Salacgrīvas teritorijā ir piemineklis Salacas viduslaiku pils un Lielsalacas luterāņu baznīca, kas ietilpst visā šajā dabas parka
vērtību sarakstā. Un kopā dabas un kultūrvēstures vērtības veido Salacas ielejas ainavu, kas tad ir tā vērtība, kur mums ir jāaizsargā un kuras dēļ arī Salacu apmeklē neskaitāmie laivotāji, kājām gājēji, autobraucēji, velobraucēji un visi citi. Un jā, tātad šeit ir atsevišķi kartīti ar diškokiem, diezgan daudz diškoku ir Salacas ielejā, pārsvarā priedes līdz šim ir reģistrētas, bet noteikti, ka visi diškoki nav zināmi, un tāpēc arī esat aicināti, ja zinat kādu diškoku, tad ziņot dabas aizsardzības pārvaldē. Šeit ir tas QR kodiņš uz anketu, aizpildot anketu, jūs nosūtat informāciju tālāk jau reģistrēšanai Ozolā. Un, protams, šo turismu un atpūtu lielā mērā nosaka tas, kādas ir zemes īpašuma formas, kādā veidā ir iespējams piekļūt šiem īpašumiem un kā īpašnieks to uztur. Un Salacas ielejai tā īpatnība ir tāda, ka šeit ir ļoti daudz privāto zemes īpašumu. Vairāk nekā puse zemes ir privāta persona īpašumā. Ir arī juridiskām personām, ir arī valsts meži un diezgan liels platības pieder arī pašvaldībai. Līdz ar to, kādu darbību veikšanai ir jāsadarbojas noteikti blakus esošo īpašumu īpašniekiem, jo pretējā gadījumā tās darbības nebūs iespējams īstenot, jo tie zemes gabali ir diezgan nelieli un vienas zemes vienības ietveros kādus tādus nopietnus mērķus sasniegt nevar. Aizsardzības režīmu šobrīd nosaka Dabas parka Salacas ielai individuāli aizsardzības izmantošanas noteikumi, kas ir sagatavoti uz iepriekšējā dabas aizsardzības plāna pamata un izdota 2009. gadā. Un saskaņā ar šiem noteikumiem dabas parkā ir izveidotas 4 dažādas aizsardzības zonas, dabas lieguma, dabas parka un ainava aizsardzības zona, kā arī neitrālā zona. Te ir redzama karte ar funkcionālo zonējumu, un lielākā daļa no dabas parka ietilpst arī dabas parka zonā, kur ir tādi vidējas pakāpes aprobežojumi, un tikai atsevišķi tādi vērtīgākie meži, vērtīgākās teritorijas ir iekļautas dabas lieguma zonā. Tie ir tikai 6% no teritorijas. Savukārt diezgan liels platības aizņem neitrālā zona, jo šeit ir daļa no Salacgrīvas pilsētas, daļa no Staiceles pilsētas, kā arī dažādas ceļu nodalījuma joslas un tilti, kas ir iekļauti neitrālajā zonā, lai tos varētu brīvi apsaimniekot un nebūtu ierobežojumu attīstībai. Jāsaka, šī prezentācija būs pieejama arī projekta Life is Salaca mājaslapā, tā kā droši varēs atrast, ja kaut kas interesē un apskatīties konkrētāk. Šeit tāds ļoti sarežģīts fails par sadalījumu funkcionālajās zonās, kādas īpašuma formas ir katrā funkcionālajā zonā. Bet būtiski ir tas, ka šajās dabas lieguma un dabas parka zonās, kur ir spēkā diezgan nopietni mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi, ir iespējams saņemt kompensācijas, piesakoties lauka atbalsta dienestā. Tad dabas lieguma zonā ir aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte no noteikta vecuma, un dabas parka zonā ir aizliegta kailcirte. Protams, tas kompensācijas apjoms ir jo lielāka ierobežojuma, jo arī lielāka kompensācija. Tad aicinājums pieteikties šīm kompensācijām un saņemt viņas, jo
tas ir tas atbalsts, ko valsts šobrīd sniedz. Protams, ka meža īpašnieki bieži ir neapmierināti, ka kompensācijas ir pārāk mazas, bet vismaz tām, kas ir jāpiesakās un jāsaņem par tām dabas vērtībām, kas atrodas jūsu īpašumā. Ja tas bija par zemes īpašniekiem, kādi ir nosacījumi, tad ir, protams, arī nosacījumi, kas jāievēro apmeklētājiem. Un jāsaka, ka visā dabas parka teritorijā var brīvi pārvietoties, nav pārvietošanās ierobežojumu, nav rezervātu zonu, arī pa upi drīkst pārvietoties, arī ar motorizētu transportu līdz noteiktai motoru jaudai. Savukārt sauszemē ar šiem mehāniskiem transporta līdzekļiem nedrīkst braukt ārpus ceļiem un brauktuvēm, un izņemot vienīgi neitrālo zonu, kur tas ir atļauts. Un dabas parka un dabas lieguma zonā ir arī ierobežojumi nometnēm, telšu celšanai, ugunskura kurināšanai. Un šajos ministrkabinetu noteikumos ir speciāls pielikums, kurā tad ir noteikts tās vietas, kurās var atrasties šie turisma apmeklētāju infrastruktūras objekti. Un vēl uz apmeklētājiem attiecas zvejniecības likums un tajā noteiktā tauvas josla. Un šeit bieži vien rodas dažādi pārpratumi, bet tauvas josla ir noteikti 10 metru platumā un bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku pa to drīkst pārvietoties kājām gājēji, drīkst to izmantot arī dažādiem glābšanas darbiem, izpētes darbiem, bet tad, ja ir nepieciešams piestāt ar laivu vai kuģi, vai izveidot ūdens turistu apmetni, vai zvejnieku apmetni, vai žāvēt tīklus, tad šīs visas darbības ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Un šeit bieži vien rodas tādas konflikts situācijas, ka zemes īpašniekam nepatīk, ka pārvietojas pa viņa zemi, savukārt atkal reizēm šie laivotāji vai makšķernieki neizrāda pietiekamu cieņu zemes īpašniekam, un tur jau konflikts rodās. Līdz ar to lūgums ir tad mēģināt ievērot šos tauvas joslu noteikumus, un tiešām tā ir domāta tāda josla, lai būtu drošība uz ūdeņiem, lai varētu izkāpt krastā, ja ir tiešām kritiska situācija, un arī pārvietoties gar krastu, bet tas nav domāts, lai jūs varētu aiziet un sarīkot pikniku kaut kādā upes malā un nesaskaņojot to ar zemes īpašnieku. Tādi ir noteikumos arī tādas prasības turismu un pasākumu organizētājiem. Ir paredzēts, kādam ir jābūt minimālajam labiekārtojumam atpūtas vietās un laivu piestātnēs. Tātad, ja šis zemes īpašnieks vēlas organizēt atpūtas vietu vai laivu piestātni, tad ir jābūt attiecīgam labiekārtojumam, lai nav tā, ka šī darbība rada kādu negatīvu ietekmi uz vidi. Un pasākumu dabā virs 60 cilvēkiem ir jāsaskaņo dabas aizsardzības pārvaldi. Izņemot neitrālo zonu, izņemot, ja pasākums notiek telpās vai pagalmā, tad tas nav jāsaskaņo, bet ja tas notiek dabā, tad šāds saskaņojums būtu nepieciešams. Jo dabas aizsardzības pārvalde izvērtē, vai šī pasākuma organizēšana kaut kādā veidā neietekmēs negatīvi aizsargājamo teritoriju. Un arī visām sacensībām ir nepieciešams dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojums. Šeit jums tika stāstīts par biotopiem, un te ir tāds neliels video, kur ir redzams, kādā veidā
dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols ir iespējams paskatīties informāciju par to, kas tad jūsu zemes vienībā vai kaimiņa, vai kur jūs gatavojaties doties ar laivām vai pārgājienā, kādas dabas vērtības ir sastopams. Šeit var pieslēgt, atslēgt dažādus slāņus, paskatīties, kādas tur ir sugu atradnes, kādi biotopi konkrētajā vietā atrodas, uzlikt dažādas fona kartas. Līdz ar to tas ir tāds palīgs dabas izzināšanā. Un arī tur ir augšpusē tāds neliels lodziņš, kurā var ierakstīt kadastra numuru vai iekopēt. Un karta jūs aizvedīs uz konkrēto vietu, un tad varēs šajā vietā tieši apskatīties, kas tad te ir, kur biotops, ar visu zemes vienības malu, droši vien tie ir nogāžu grava meži un upes līkums, un upe arī ir kā straujteču biotops. Tad jautājums, ko nereti uzdod zemes īpašnieki, kā saimniekot, lai veicinātu dabas daudzveidību. Ir sagatavota tāda neliela brošūriņa par to, kā veicināt dabas daudzveidību tieši jebkurā vietā jūsu pagalmā, mājas apkārtnē, kā panākt, lai vairāk sugām būtu šeit dzīvesvieta. Šī brošūriņa ir pieejama internetā dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, bet ja vēlaties gūt tādu plašāku informāciju, tad ir arī izdotas vadlīnijas īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai, un ir dažādi sējumi pa biotopu grupām. Šeit ir redzama mežu vadlīniju grāmatiņa, un šķiet tur aizmugurē vēl ir pieejamas vadlīniju grāmatiņas, tā kā droši ejot mājās varat paskatīties un paņemt un izlasīt, un te jau tad ir ļoti detalizēta informācija. Ja jūs apskatāties Ozolā, kāds tas biotops atrodas jūsu īpašumā, tad varat šeit izlasīt, kāda tad būtu vislabākā apsaimniekošana konkrētajam biotopam un kādas darbības savukārt nevajadzētu veikt. Bet ne visas sugas un ne katra daudzveidība ir laba, un ir arī tādas sugas, kas it kā protams, viņas iet šajā daudzveidības aprēķinā, bet viņas savukārt šo daudzveidību mazina ar savu darbību, jo viņas izspiež vietējās sugas, vienkāršo tās ekosistēmas un nodara tiešām tādu kaitējumu dabai, vismaz mūsu izpratnē. Un ir tāds invazīvo sugu pārvaldnieks, šeit ir redzams QR kodiņš, jūs varat šeit ieiet un reģistrēt savu novērojumu. Ja jūs redzat kaut kur Kanādas zeltgalvīti vai Spānijas kailgliemezi, tad ir iespējams to reģistrēt. Šī ir tā mājaslapiņa, kur var atrast gan pamācības, video, gan arī sugulapas. Sugulapās ir apraksts par katru sugu, kā viņi noteikti un kādi būtu labākie ierobežošanas pasākumi, un tad attiecīgi šo te informāciju izmantot tālākajā šo sugu ierobežošanā un arī ziņot par novērojumiem. Jo vairāk būs šo novērojumu, jo vairāk būs ziņu, jo labāk dabas aizsardzības plānā varēs saplānot pasākumus sugu ierobežošanai. Protams, eksperti arī vāk šo informāciju, bet ne katrā pagalmā vai ceļmalā eksperts varēs to sugu konstatēt un visu izpētīt. Tad nedaudz par dabas aizsardzības plāna izstrādes komandu. Plānā strādā gan dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, gan jau šeit uzstājās no biora eksperts Kaspars Abersons, gan arī no Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ceram iesaisti šajā projektā, un arī no Silavas par zīdītājiem. Bet savukārt vēl vairākām grupām, suga biotopu grupām būs nepieciešams ārpakalpojumu speciālists un
arī veicāsim ārpakalpojumu konsultācijas par turismu un par hidroloģiju šajā dabas parkā. Dabas aizsardzības plānu paredzēts izstrādāt 2 gadu laikā, tātad šogad un nākamgad. Un tas grafiks ir tāds, ka šobrīd mēs apkopojam viedokļus, uzzinām, kādas tad ir intereses. Šajā sezonā tiek veikta izpēte dabā. Un rudenī tad jau būs pirmie rezultāti un varēs sasaukt konsultatīvo grupu un sākt plānot apsaimniekošanas pasākums. Savukārt nākamajā pavasarī paredzam, ka vēl eksperti varēs doties dabā pavasarī un vēl izpētīt to, kas vēl nav īsti skaidrs, lai precizētu pasākums. Un tad jau nākamajā gadā, cerams vasarā, rudenī varētu būt plāna sabiedriskā apspriešana. Tā kā ceram līdz nākamā gada beigām, ka plāns varbūt būtu jau apstiprināts, ja vismaz iesniegts viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijā uz apstiprināšanu. Institūciju un sabiedrības iesaiste ir iespējama piedaloties dažādās sanāksmēs, kas ir plānots visā šajā plāna izstrādes procesā, sākot no uzsākšanas sanāksmēm un konsultatīvajām grupām un beidzot ar sabiedrisko apspriešanu, un pašvaldība vēl izsniedz atsevišķu atzinumu par plānu, tā kā pašvaldību arī aicinām aktīvi iesaistīties. Tā iesaisti ir tās lielās sanāksmes, kā tagad mums ir tāds 3 sanāksmu maratons, kas šodien noslēdz Salacgrīvā, bijām arī Mazsalacā un Staicelē. Un šīm sanāksmēm tika izsūtītas vēstules zemes īpašniekiem, izņemot tiem, kas ir pilnībā neitrālajā zonā, un jau arī dabas parka, dabas lieguma zonā šo vēstuļu daudzums bija virs 400. Bet nākamajā lielajā sanāksmē, kas ir sabiedriskā apspriešana, tad arī aicināsim dažādiem kanāliem piedalīties un arī izsūtīsim vēstules tiem zemes īpašniekiem, kuriem kaut kas būtiski mainās viņu plānotajos aprobežojumos viņu zemē, vai arī mainās, vai tiek plānot kādi būtiski apsaimniekošanas pasākumi. Bet pa vidu vēl ir daudz mazās sanāksmes, tāda būs konsultatīvā grupa, vai jau mums te vienā sanāksmē Mazsalacā jau izkristalizējās, ka būtu nepieciešama kāda darba grupa ar laivu iznomātājiem un savukārt atpūtas vietu nodrošinātājiem Salacas krastos. Un līdz ar to tad būs iespēja apspriest dažādus pasākumus. Un šobrīd esat aicināti iesniegt priekšlikumus līdz 30. aprīlim, uzrakstīt visu, ko jūs vēlaties darīt savā zemē, vai vispār kā būtu jāattīstās dabas parkam, jo to visu tad būs iespējams ņemt vērā, veicot izpēti dabā un plānojot pasākumus. Un ir arī tāda ekskluzīva iespēja pieteikties, apsakot savu teritoriju kopā ar ekspertu. Aizpildot anketu, jūs varat norādīt savu kontaktu informāciju un savu zemes vienības apzīmējumu, un tad arī sazināsimies ar jums tajā brīdī, kad eksperts gatavosies apsakot šo zemes vienību. Un aicināt esat iesniegt šos priekšlikumus gan par kādām problēmām, kādām sliktajām lietām, ko vajadzētu mainīt, ko vajadzētu darīt savādāk, gan arī esat aicināti iesniegt priekšlikumus par kādām vērtībām, kādām labām lietām, iniciatīvām, ko vajadzētu saglabāt un iekļaut dabas aizsardzības plānā. Un tad tie saziņas kanāli ir šobrīd joprojām ir aktīva tā anketa, kas ir paredzētā, lai pieteiktos sanāksmēm, bet līdz 30. aprīlim viņa vēl būs aktīva, un tā kā var pieteikties arī apsakojumam kopā ar ekspertu vai iesniegt savu priekšlikumu.
un var arī sazināties ar mani e-pastā vai telefoniski, un tad pierakstīšu jūsu idejas. Vēl tāds atgādinājums par konsultatīvo grupu. Konsultatīvā grupa ir paredzēta ministru kabineta noteikumos, un tur ir noteikts arī obligātās institūcijas, kas viņā piedalās, bet var pieteikties arī zemes īpašnieku, dažādu biedrību, nodibinājumu, citu institūciju pārstāvi, bet šis priekšlikums ir jāiesūta dabas aizsardzības pārvaldē 2 nedēļu laikā pēc šīs sanāksmes, un tad dabas aizsardzības pārvalde izveido konsultatīvo grupu. Tā kā lūgums, ja jūs gribat tiešām aktīvi piedalīties, iesniegt šo pieteikumu konsultatīvai grupai, vienīgi jāņem vērā, ka tad ir arī jāpiedalās visās sanāksmēs, kas parasti notiek darba laikā, nevis vakarā, un jāatrod laiks arī izlasīt dokumentus, tā kā ieteicams nopietni pārdomāt, vai jūs spēsiet šo darbu veikt, jo ar pieteikšanos vien nepietiks. Bet savukārt, ja jūs tikai gribat reizēm piedalīties kādā konsultatīvās grupas sanāksmē, tad visas sanāksmes ir atklātas, un arī tiek izziņots dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, tiek ieliktas kalendārā, un arī visi tie, kuri būs anketas aizpildot, atstājuši savu e-pasta adresi ar tekstu, ka vēlaties, lai jūs informē par pasākumiem, kas paredzēti dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā, tad arī nosūtīsim informāciju par šīm sanāksmēm. Tad jūs varat izlemt, vai jūs vēlaties piedalīties vai nevēlaties. Tātad līdz šim jau esam saņēmuši dažādus priekšlikumus, izvērtēt gan turismu, gan makšķerēšanu, gan vēja stacijas, gan vēl visādas lietas. Un, ja neatrodat savas idejas, varbūt šajā sarakstiņā, tad lūgums tiešām iesniegt priekšlikumu, lai mēs arī zinātu, ko jūs domājat, un lai nebūtu tā, ka notiek plāna sabiedriskā apspriešana, un tad pēkšņi visi atmostas, kad es taču gribēju, lai šeit ir tā, bet kāpēc eksperti to nav zinājuši? Nu, ja jūs neiesniegsiet to iesniegumu, to savu ideju nedarīsiet zinām, tad arī mēs viņu varam neuzzināt, jo tiešām tie, kas šeit dzīvo un strādā un atpūšas, ir arī tie, kas vislabāk pārzina šo teritoriju. Tātad tas būtu īsumā viss, un aicinām uz fotoorientēšanās spēli. Pagājušajā gadā tā norisinājās Mazsalacā, un šogad ir Staiceles kārta. 1. maijā svinīgi tiek atklāta fotoorientēšanās spēle, kā var iegūt turisma informācijas centrā šo te anketiņu, un arī internetā viņa droši vien būs pieejama, un iziet šo te maršrutu, uzzināt daudz jauna par dabas vērtībām un arī iegūt vērtīgas balvas. Tā kā šī te orientēšanās spēle darbosies līdz pat 30. septembrim, ir visa vasara laika, bet var neatlikt uz pašu pēdējo brīdi, bet doties vasarā, kad ir tiešām skaists laiks. Paldies, un tad mēs varam pāriet pie. Paldies Kristīnei, Laumai un arī Kasparam. Jā, es tikai vēlos piebilst, ka tad, kad mēs tagad pārējām uz to jautājumu un atbilžu sadaļu, tad zālē mums ir vēl klātesoši cilvēki, kas arī ir gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un šeit ir Vidzemes reģionālās administrācijas pārstāvi. Lūdzu, padodiet ziņu. Jā. Tāpat arī Gita Strode ir ieradusies. Jā, Gita Strode ir no dabas aizsardzības pārvaldes. Mēs Gitu redzējām jau pašā sākumā video, tad visu saistībā ar dabas aizsardzības jautājumiem papildus arī Gitai varam vaicāt. Un Attis Apels ir Makšķernieku kluba Salas krasta valdes priekšsēdētājs. Lūk, arī Attis droši vien jums visiem labi zināms cilvēks. Tā kā vispirms man ir jautājums tāds tīri tehniskais, vai ir kaut kas papildus vaicājums cilvēkiem, kas tikko runāja par pašu, nezinu, procesu, grafiku, pieteikšanos, vai ir palicis kaut kas neskaidrs, ko varbūt vajag precizēt, kamēr vēl atceramies lietas. Vai mēs varam ķerties klāt uzreiz pie tādām
konkrētām lietām saistībā ar dabas plānu. Ir kaut kas precizējums par to, kā pieteikties, ja ir interese ar ekspertu vasarā staigāt pa savu īpašumu vai kā ko atrast vai kā citādi. Jā, varbūt citreiz tieši ir cilvēkiem vēl nestaigāt ar ekspertu pa savu īpašumu, jo ir sajūta, ka tik neatrod kaut ko vērtīgu manā teritorijā. Ir tāds mīts mums izplatīts Latvijā. Bet kā mēs dzirdējām, nav jābaidās no tā, kas būs plānā. Plāns ir nevis tas, kas aizliedz, bet tas, kas palīdz kopīgiem spēkiem to visu saglabāt. Es saprotu, ka šo mikrofonu mēs liekam lietā tad, kad atbildam uz jautājumiem. Vai ir kāds šobrīd pirmais, kurš vēlas ko ierosināt, pajautāt, iebilst vai piebilst? Paceliet lūdzu roku. Vai jūs šeit esat vairāk zemes īpašnieki vai tie, kas nodarbojas ar laivu vai citu veidu biznesu Salacas krastos? Kas jūs esat publikā vairāk? Jā, vairāk klusums. Man ir jautājums vienīgais Kristīnai precizējošais, tad, kad bija arī teicis, ka var šobrīd jau kaut kādus varbūt iebildes vai kritika paust. Nav jau vēl nekāda tāda plāna melnraksta, ar kur iespējams iepazīties, vai ir kaut kas, ko šobrīd jau mēs skatāmies, vai tur ir jāskatās kaut kādas vecās lietas? Ne, pagaidām nekāda melnraksta nav. Pagaidām mēs tiešām savācam visu informāciju un dosimies dabā un apkoposim iepriekšējo pētījumu datus. Un tad jau būs rudenī kaut kāda pirmā redakcija, kur varēs sākt apspriest. Tāpēc tagad tiešām gaidām jūsu iesaisti un interesi. Paldies. Jā, vai ir kāds, kurš šobrīd... Jā, droši. Jums došu mikrofonu, nosauciet lūdzu, kas jūs esat, lai mēs zinām. Es klausījos par zivīm un tā tālāk, bet man jautājums, vai ir arī šajā te Salacas ielejā upes pērlenes? Tas ir jautājums, kas par? Nē. Ja jūs domājat tieši par tām ziemeļupes pērlenēm, tad nē, Salacā mums viņas nav sastopamas. Ziemeļupes pērlenes vispār ir ļoti mums šobrīd Latvijā retas un apdraudētas, un kopumā mums ir apmēram tikai 7 upes, kurās tā vēl ir atsevišķos posmos, nelielāk daudzumā sastopama, bet Salacā nav. Bet Salacā ir sastopama biezā perlamutrene, kas arī ir no gliemenēm līdzīga, pēc izmēriem tāda arī liela, bet tā gluži nav ziemeļupes pērlene. Vēl kāds jautājums vai aspekts, kur vēlties aktualizēt šeit, vai mēs izrunātu, vai vienalga, tas ir par konkrētām dabas vērtībām vai potenciāliem ierobežojumiem vai biotopiem vai kā jebkurā gadījumā citādāk saimniekošanas veidiem. Jā, lūdzu. Labdien, esmu Valdis. Man ir jautājums, tad birokrātisks jautājums īstenībā. Jūs minējāt, ka iepriekšējais projekts beidzās 19. gadā. Jūs sākat šo 23. Kur bija tā problēma, ka nevarēja no 19. turpināt, izstrādāt jaunu jau? Kur bija teicešanās? Un otrs jautājums man ir tāds, jūs minējāt par to, ka ir atkal piesaistīts Eiropas nauda. Tad ir jautājums, vai tiešām, kamēr nav šīs Eiropas naudas, mēs paši neko nevaram darīt? Paldies. Gita? Jā. Tā, jā, par dabas aizsardzības plānu izstrādi. Likums paredz, ka var izstrādāt no jebkādiem līdzekļiem un jebkurš. Bet valsts budžetā dabas aizsardzības plānu izstrādē nauda nav paredzēta, un principā visi dabas aizsardzības plāni, kas tiek izstrādāti pēdējo 20 gadu laikā, ir tikai no projektu finansējuma. Līdz ar to mēs gatavojam prioritāšu sarakstu, piemēram, tās teritorijas, kur saskaras visvairāk dažādas intereses, vai kas ir lielas un kompleksas. Tās ir parasti prioritāri, vai arī tur, kur mēs redzam problēmas ar regulējumu vai ar to, kā cilvēki savstarpēji komunicē un uztver dabas aizsardzību, tad tur arī tie dabas aizsardzības plāni parasti tiek izstrādāti. Tā skaitā arī vērtējot, vai nevajag mainīt likumdošanu šajās teritorijās, lai kaut ko uzlabotu. Un iepriekš Salacai, kā visas garumā, visam parkam plāns nav bijis, ir bijis pa posmiem. Līdz ar to, jā, mums, diemžēl, valstī tā politika ir tāda,
ka lielāko daļu no vajadzībām mēs sadzam nevis ar nacionāliem finansējumiem, bet ar Eiropas fondu naudām. Vai atbildējis jūsu jautājumu? Jā. Vienīgi man būtu papildu jautājums, kur likties, ir pa posmiem tas bijis iepriekšējais plāns. Nevar būt tā, ka mēs tagad vienkārši turpinām to iesākt, to mazliet pārskatām, vai pilnīgi jauns tas, kas tiek veidots, tur nebūs nekā līdzīga tam, kas ir bijis. Tā struktūra jau būtiski neatšķirsies, bet ir daudz, kas mainījies tajā pieejā. Ja vēl gadus 20, 30 atpakaļ dominēja tas uzskats, ka nevajag neko darīt, tad mēs pamazām to paradigmu laužam, un runa ir par to, ka arī dabas vērtības ir jāapsaimnieko, un daļa no dabas vērtībām nevar saglabāties, ja cilvēki neiesaistās. Un tikai arī ar aizliegumiem un piespiedu kārtā nevar piespiest mīlēt dabu, tāpēc arī ir svarīgi tas, vai iedzīvotāji iesaistās, lai izprot, un, protams, vienmēr ir domstarpības par to, ka kompensācijas nav pietiekams vai vēl kaut kas nav pietiekams. Mēs visu laiku strādājam uz to, lai kaut ko mainītu un arī uzlabotu, līdz ar to varbūt šobrīd nav, bet ceram uz to, ka nākotnē arī šīs lietas sakārtosies. Paldies. Te bija kāds komentārs vai jautājums, lūdzu? Jautājums par mežu apsaimniekošanu. Kas ir, piemēram, Lada kartē tie pleķi, kas izkrīt ārā, kur nav neaizliegta kalcirtne? Kas tas ir tur, kur nav mežu apsaimniekošanas plāni? Vai tas ir kaut kas cits? Tātad Lada kartē jūs varat redzēt tādus poligonus, kur ir rakstīts saimnieciskās darbības ierobežojumi, kur jūs varat saņemt kompensācijas. Katru gadu šis datu slānis tiek aktualizēts, saliekot kopā valsts iestāžu datus. Tad kompensācija noteikumi pārēdz, ka jūs varat pieteikt kompensāciju un saņemt tad, ja jums ir spēkā esoša meža inventarizācija. Tad, ja nav meža inventarizācija, tad šis slānis automātiski šeit nav, tad nevar saņemt. Un tad otrs tiek pārēķināts arī visas šīs te aizliegumi, jo reizēm noteikumos ir ierakstīts, ka ir aizliegta kailcirte, tad ir skaidrs aizliegt kailcirti, jūs saņemat par šo darbību. Bet reizēm noteikumos ir rakstīts, ka, piemēram, ir aizliegta galvenā cirte no tāda un tāda mežaudzes vecuma. Un tad arī attiecīgi varbūt inventarizācija ir, bet mežaudzei nav vēl tāds vecums, lai būtu cirsma aizliegta, bet tiklīdz tas vecums tiek sasniegts, arī tas slānīts aiziet tālāk kompensāciju sadaļā. Tā kā valsts un pašvaldību meži ir izslēgti ārā. Ir tikai privātie meži, jo valsts un pašvaldību mežiem kompensācija netiek maksāta, tikai privātajiem. Tepat varbūt, pirms es dodu vārdu neklātienes mūsu apmeklētājiem. Vēl varbūt kāds vēlas tepat. Tad varbūt pievēršoties tam, kas mūsu tiešraidē ir sasniedzis. Vispirms ir tāds jautājums par to īpašumu apmeklēšanu, kādā veidā notiks ekspertu apmeklējums un vai tiks apmeklēts katras zemes īpašums. Es pieņemu to, Kristīna komentēs vēlreiz. Tātad tikai tie, kas pieteiksies vai... Eksperti apmeklēs, protams, teritoriju neatkarīgi no tā, kuri zemes īpašnieki vēlas iet kopā ar ekspertu. Eksperti izvērtē šo teritoriju, izvērtē, kur ir nepietiekama informācija par konkrēto sugu vai biotopu un sastāda savu maršrutu, savu plānu, kuras teritorijas apmeklēt. Un tad, ja šo apmeklējamo teritoriju skaitā ietilps tiešām tas īpašums, kas ir pieteicies, tad arī sazinās ar šo īpašnieku un apmeklē šo īpašumu. Ja ir iespējams vienoties par kaut kādu kopīgu laiku, kad to darīt. Protams, varbūt arī gadījumi, iepriekšējās sanāksmēs runājām, ja ir bioloģiski vērtīgs zālājs, un tad, ja īpašniekam ir doma, ka tas ir bioloģiski vērtīgs zālājs, bet viņš nav kā tāds reģistrēts, ja viņš to uzraksta savā anketā, tad arī pavērtēsim, varbūt tiešām uz šo īpašumu ir vērts aiziet arī tad, ja viņš neiekļaujas tajā atlasē, uz kurien jāiet. Bet principā var gadīties arī, ka tas īpašnieks ir pieteicies, bet ir redzams, ka tur tajā īpašumā
nekādas dabas vērtības, ne pēc vienas datubāzes nav sastopams, tur ir, nezinu, ēka un pagalms, un tad arī, tad arī šis īpašums netiks apmeklēts, un droši vien tad mēs arī aizsūtīsim kādu ziņu, ka šeit nav nepieciešams apmeklēt. Bet kurš eksperts un kurā brīdī šo īpašumu, tas vairāk ir tas plāns, tiek plānots neatkarīgi no tiem pieteikumiem, un pēc tam jau mēs skatāmies cauri, kuri ir pieteikušies, un tad eksperts ieplāno kopā apmeklēt. Iespējams, ka Kristīne arī nākamais jautājums, vai dabas plānā būs nodaļa arī par vēstures pieminekļiem, tam nedaudz pieskārāmies tām. Jā, dabas aizsardzības plānā ir par kultūra vēstures vērtībām nodaļa. Mēs, protams, neveiksim nekādu tādu speciālu pētījumu, bet apkoposim to informāciju, kas šobrīd ir pieejama. Un galvenais ir, lai šīs dabas apsaimniekošanas darbības nenonāktu pretrunā ar kultūras pieminekļu apsaimniekošanu. Tad, ja kultūras pieminekļu teritorijās kaut kādas darbības būtu nepieciešamas, tad tās arī tiks saskaņots ar šobrīd Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. 2 komentāri vēl YouTube mūsu tiešraidē lūdzu iekļaut pasākumu uzlabot smilšu ceļus, kas iet cauri Salacas dabas parkam, lai neput, kad smagi ievada kokus un netiek tādējādi ietekmēti biotopi, un ierosinām jaunu meža formu, parks, lai var retināt kokus tur, kur ir potenciāli skaistas meža takas gar upi un potenciāli skaistas ainavas, lai cilvēki var iziet cauri un izbaudīt pastaigas. Es pieņemu, ka tas nav par aizsargājumiem mežiem, kurus jūs jau minējāt, kas ir šie biotopi Salacas krastā, bet cilvēki tad vēlas kaut kādā veidā domāt par to, kā veidot dažādas pastaigu takas gar upi. Jā, es nezinu, vai jūs vēlēsieties komentēt kaut ko par... Jā, tādu gluži jaunu meža formu mēs neveidosim, bet jau meža apsaimniekošana jau nosaka meža likumus un pakārtotie normatīvie akti, bet iespējams tajās vietās, kur ir plānotas takas, ja tas nekaitē dabas vērtībām, tad ir iespējams ainavu cirtas, un tad šajā ainavu cirtē arī var izvērtēt, kur atklāt kādus skatus. Tā kā tas noteikti tiks vērtēts, bet gluži tāda jauna meža forma netiks ieviesta. Jā. Ir arī parki, kuri ir jākop šajā Salacas ielajā, un tur jau tad ir citas prasības, ja tas nav mežs, bet tas ir parks. Paldies. Varbūt par šo laiku vēl klātsošiem kāds cits aspekts nācis prātā, ko gribētos aktualizēt, vai par ko varbūt ir kāda neskaidrība vai ierosinājums, vai varbūt jūsu vēlmes, jūs vienkārši gribat izteikt skaļi, kā te arī izskanēja pirms tam, ka šis ir tas īstais brīdis, kamēr plāns tikai sāk tapt. Lūdzu, paceliet rokas, tad... Jā. Man ir jautājums, Ingūna, man ir jautājums par tātad iet Limbažu novada teritorijas plānojums pašlaik šīs te apspriedes, vai attiecīgi tas arī tiek saskaņots, teiksim, par ainaviski vērtīgiem skatu punktiem ar jūsu šo te dabas plānu, vai to jūs kaut kādā veidā ņemat vērā? Jā, noteikti ņemsim vērā gan to, kas šobrīd tiek skatīts teritorijas plānojumā, gan arī dabas aizsardzības plānā ir tāda nodaļa par ieteikumiem teritorijas plānojumam. Tā kā tik līdz mums radīsies kādas idejas, ko vajadzētu mainīt teritorijas plānojumā, tad mēs noteikti negaidīsim plāna apstiprināšanu, lai to ieliktu šajā nodaļā, bet sazināsimies arī ar pašvaldību. Bet Gita ir vēl atbilde jau uz šo jautājumu. Es redzēju, arī būs jautājums pēc tam, jā. Papildus Kristīnas minētajam, mēs no dabas aizsardzības pārvaldes puses jau esam snieguši atzinumus par teritorijas plānojumu, jau par esošajām redakcijām, kur ir jau lūgts šo to precizēt, un pašvaldība arī ir ņēmusi vērā projekta ietvaros izveidoto aizsargu joslu Salacas upei. Tad tas jau ir iestrādāts, kas jau ir bijis. Tā kā lielos vilcienos jau šobrīd ir skatīts un salāgots. Paldies. Jums laikam bija jautājums, ja, pirms brīža. Labvakar, Iveta. Man jautājums ir, ka tagad aktualizējās laivotāji
pa salats. Ļoti daudz firmas un īpašnieki. Kā tiek kontrolēts vai kā tie laivotāji kāp krastā, tur nomētā papīrus un atkritumus un tie īpašnieki daba vākt. Es saprotu, 10 metra zona ir, kur visi var izkāpt vai paiet tur, bet vai arī nav atbildība tām firmām, nomātājiem, kas iznomā laivas? Vai tur kaut kas tiek kontrolēts vai netiek kontrolēts? Kā tas ir tas jautājums? Es pieņemu, vai kontrolē tie, kuri iznomā laivas, vai tur netiek kāds piemēslojas vai kā citādi atstājis neko labu dabā? Kurš no jums? Mums jau pirmajā sanāksmē Masalacā izvērstās ļoti tāda aktīva diskusija par šo jautājumu. Un, protams, ir tā, ka laivu iznomātāji saka, ka viss ir kārtībā, bet, principā, viņi, protams, iznomājot laivu, pasaka, ka ir jāuzvedas godīgi un kārtīgi un atkritumus nedrīkst izmētāt. Bet mēs esam saņēmuši arī vairākas tādas sūdzības ierosinājumus no zemes īpašniekiem tiešām par tādu neadekvātu uzvedību, un tā tavas josla nenozīmē, ka tur var izmētāt atkritumus un izmantot to par tualeti un tam līdzīgi. Ja. Līdz ar to mums jau šajā sanāksmē nobrieda tāda ideja, ka vajadzētu organizēt darba grupu, kur aicināt šos laivu iznomātājus, jo tur tiešām bija tāds ļoti aktīvs vīrietis, kas nodarbojas ar laivu iznomāšanu, un aicināt arī pēc iespējas zemes īpašnieks vai kādu šos atpūtas vietu apsaimniekotājus, kurus mēs varēsim apzināt, varbūt ar pašvaldības palīdzību, un meklēt kaut kādu kopsaucēju, kā tad tiešām informēt, vairāk uzraudzīt, varbūt tās laivas, visām laivām būtu jābūt, kā viņi saka, viņiem ir marķējums, ja, tad kāda iespēja kā ziņot, ja, kādā laivā tiešām neadekvāti uzvedās cilvēki. Kaut kādus risinājumus meklēsim. Bet, jā, tad varbūt, jā, ja jūs... Ja jums ir šādas problēmas, tad varbūt ir vērts uzrakstīt to priekšlikumu un savu kontaktu informāciju, tad mēs arī varam aicināt, kad šāda saruna tiks organizēta. Vēl viens jautājums? Es par šo pašu tēmu tikai par makšķerniekiem. Tad, lai saucam makšķerē, visi spēk licenci. Un visi makšķernieki ir godīgi, pieklājīgi, aiz viņiem paliek mēsla čūpa. Kurš viņus vāc. Tas nozīmē, ka teorētiski vajadzētu tiem vākt, kuri ir šo licenci izsnieguši un atļaujuši ka makšķerēt. Vai kā? Kam būtu jāuzrauga šī tīri pulpas krastē? Paldies. Es redzu, ka laikam gribas... Jā, Salas krasta vispirms atbildēs. Jā, makšķernieku klubs Salas krasti. Katru gadu Salas krasta organizē talku savā apsaimniekojumā teritorijā. Tas ir 30 km garā posmā, 9. maijā. Laipni lūgti palīgā savākt šos atkritumus. Reāli ir nolikumā minēts, ka makšķerniekam pašam jāsavāc, bet cik mēs esam redzējuši atkritumus, ko mēs savācam, ir šampūna pudeli, fērija pudeli, krokši. Tas nav makšķernieki. Tas ir no laivotājiem. Un arī strādājot uz ekskavātores, no upes dzelnums izvalk noslīcinātas pudeles, bunžas, tā kā tie atkritumi ir lielākoties no laivotājiem. Cik par tām pašām pudelēm, ko atstās, tās slīcina laivotājiem, tas pats, piemēram, Staicels pagastā, tā problēma ir tikai vienīgi laivotājiem. Viņi kāpj ārā, visās malās atstāja. Mikrofonu padošu, lai visi mūs dzird arī tieši raidē. Man šis jautājums nebija kādam kaut ko pārmest. Jautājums par to, kā atrast to kopsauci un visi tieši ap šo vietu kontrolēt un skatīties. Mēs vienreiz gadā savācam, pārējā laika viņš paliek akla veidojā.
Un tad sākās saucamās atpūta makšķerēšana, ja, kur vienkārši vīri... Jā, šeit aktualizēts jautājums par to, kā jūs sakāt, jā, talkā visi var vākt, bet tā kā sistēmiski, kā sakārtot jautājumu, lai nav tikai talkās jāvāc. Tā, ka ir atkrituma tvētnes dažādās vietās, kur var iemest, bet ir tā, ka viņas ir tik pilnas un tik bieži, ka labi viņas cenšas izvest darboties, bet vienkārši tam netiek līdz tam atkrituma apjomam, varētu tā teikt. Tad sezonāla problēma ir atkrituma daudzums, jā, ar ko netiek galā. Vai te bija vēl kādi komentāri vai jautājumi? Kaspars vēlas ko teikt arī pie mikrofona? Man šis jautājums ļoti patīk, viņš ir aktuāls un svarīgs, bet es ļoti šaubos, vai to varēs atrisināt. Īpaši, kur ir runa par kontroli. Protams, ka vajadzētu strāpēt visus razbainieks, kas kaut ko met zemē, un tā, bet vai to var dabas plāna izstrādes ietveros atrisināt, es stipri šaubos, tas ir pašvaldība ar pašvaldības policiju un kaut kā tam līdzīgi, jo arī laivu iznomātājam ir kaut kādas ierobežotas tiesības. Viņš var būt neiznomāt viņam laivu citreiz, bet pavēlēt savākt atkritumu, jo viņš nevar. Tas ir, man liekas, tīri pašvaldībai un kaut kādām kontrolējušām iestādēm plānā, jo mēs varam uzrakstīt, mest papīra zemē ir slikti, bet ieviest tāpat to varēs ar kaut kādām spēka struktūrām. Maz komentāru. Sakarā to, ka par šiem laivotājiem katram laiva ir reģistrēta laiva, ir numurs, un ja to var nofilmēt tas tāpat kā autonoma, pieņemsim Rīgā. Ja tas iznomēs automašīnu pārkāpes ātrumu, autonomai atnāk šis sods, viņa automāts tiek no izīrētāja. Jā, lai nav jāskrēt, atkārtojot diskusijas Taicelē, laivu iznomātāja kungs teica, labi, jūs tagad licencēsiet un tramdīsiet laivu iznomātājus, bet katrs pats ar savu pūsli brauks un mēslos, viņam nav ne numura, ne licences, nekā, un tad ir kaut kā jāizliedz privātā laivošana, un kaut kā tā tas jārisina, kas arī ir sarežģīti. Kristīna, gribēja piebilst, jā? Mēs varam dabas aizsardzības plānā savest kopā tās puses, kuras viena ar otru ir neapmierinātas un meklēt kaut kādus risinājumus, kā viņi varētu vienoties, bet tiešām katram atpūtniekam mēs nenostādīsim blakus policistu, un tas jau ir jautājums par to, kas darās cilvēku galvās, un vai viņi saprot to, ka viņi nometot to papīru zemē, viņam varbūt nākamajā gadā nepatiks tajā vietā vairs uzturēties. Ja tas ir tā, es atnāku un aiz manis kaut vai ūdens plūdi. Bet to jau mēs ar dabas aizsardzības plānu nevaram ietekmēt. Tas jau ir vispārējais tāds izglītības jautājums valstī. Aiznākamajā būs jāvāc. Šeit vēl jautājums mums tiešraidz skatītājiem, vai plānā ir paredzēts ieviest informatīvo plakātu izvietošanu zemes īpašnieku teritorijā. Kurš uz šo vēlas atbildēt? Droši vien saskaņojot ar zemes īpašnieku jau šos varam paredzēt, jā, bet jautājums, ja tur tiešām iet kaut kāda taka vai atpūtas vieta vai tam līdzīgi, bet mēs dabas aizsardzības plānā nesagatavosim šos informatīvos stendus un neizvietosim. Mēs varam paredzēt vietu, kas šeit ir iespējams izvietot un par kādu tēmu šo stendu izvietot, bet tā mēs neliksim dabā stendus, ja par to jautāts. Es pieņemu, ka par to arī ir jautāts. Un te vēl komentārs vairāk ir par to pašu, no šī paša skatītāja vai skatītājas, ka manā zemes īpašumā tika izdemolēts koka galds un atpūtas krēsla kādu laiku atpakaļ. Tad vēlreiz un vēlreiz parāda, ka ir kaut kāda problēma ar šo cilvēku uzvedību vietās, kur viņi vai piestāja vai kā citādi nonāk. Vēl kādas varbūt lietas, ko aktualizēt vai papildināt pie tā, kas jau ir izskanējis, droši? Vai jautājums? Komentārs? Nē. Vēl kādas idejas vai neskaidrības vai vēlmes? Prezentācijā arī izskanēja
tas jautājums, ka tiks izsūtīts kaut kāds īpašās tur arī atgādinājumi vēstules vai uzaicinājums tām citām sanāksmēm jau vēlāk. Un tur izskanēja, ja tas ļoti skars to, kā līdz šim tajā zemes īpašumā ir bijis, vai no apsaimniekošana vai lietas. Varbūt Kristīna var paskaidrot, ir kaut kādas lietas, kas ļoti, ļoti iespējams mainīsies, vai uz ko ir jābūt gataviem kādiem apsaimniekošanas pasākumiem, kas varētu tā kā ļoti mainīt to, kā cilvēks ir dzīvojis un strādājis savā īpašumā, vai tas vēl nav padomā? Šobrīd ir to grūti teikt, esam tikai sākuma stadijā, bet tas ir paredzēts mums darba uzdevumā, ka ja tiek mainīts šis funkcionālais zonējums, tiek plānots mainīt ar dabas aizsardzības plānu, to zonējumu izmainīt nevar. Tur ir vajadzīgas izmaiņas ministrs kabineta noteikumos, bet ja tādas izmaiņas būs plānotas, vai arī būs kādi apsaimniekošanas pasākumi, kas tiešām nevis vienkārši zālāja pļaušana, bet kaut kas tāds, kas būtiski pārveido šo īpašumu, tad arī aicināsim šos zemes īpašniekus uz sabiedrisku apspriešanu, nosūtot vēstuli. Bet visi tie, kas ir iesnieguši savu to e-pasta adresi, tad arī tā informācija par plāna redakcijām un visu tiks nosūtīta darba gaitā, un tad būs iespēja iepazīties un sniegt savus komentārus, ja tādi nepieciešami. Te vēl tiešraidē, vai jūs interesē kāda 50 kvadrātmetru pļaviņa, kurā plašā klājienā aiziet naktsvijoles? Te ir jautājums par dažādām, sugu atradnēm vai neatradnēm. Varbūt Lauma grib komentēt, kas ir, kas nav, Gita grib komentēt, kas ir, kas nav, intereses vērts un par ko cilvēkiem varbūt ir kuros gadījumos jāziņo. Jā, jebkurā gadījumā, ja iedzīvotāji paši zina un lepojās ar tām savām dabas vērtībām un vēlas viņas saglabāt, tad es aicinātu, ziņojiet, lai tā informācija ir piefiksēta, jo nekad nevar zināt, kas kad var atgadīties, un ja kāds pēc tam šo te vietu mēģina pārveidot vai iznīcināt, tad mums ir vismaz bijusi fiksēta tā sākotnējā informācija, ka te tā vērtība ir. Un varbūt tā pļaviņa ar 50 kvadrātmetriem naktsvijoļu arī ir bioloģiski vērtīgs zālājs, tikai neviens to nav pirms tam vērtējis, jo tajā laikā, kad notika dabas skaitīšana, atlasīja datus pēc tā, kas bija pieejams valsts reģistros par ilgadīgiem zālājiem, par iepriekš kaut kādām zināmām vērtībām, bet ir ļoti daudz tādu vietu, kur tās vērtības vēl ir, bet ko iedzīvotāji nekur nav pieteikuši, paši apsaimnieko, nekādus atbalstus nesaņem. Varbūt tagad ir izdomājuši, pārdomājuši, tā kā var šo visu ziņot, un tas tad arī labāk parāda, kāda ir, ik pa laikam tiek veikts arī monitorings, un ar to monitoringu var pateikt, kas tajā teritorijā ir mainījies laika gaitā, situācija uzlabojusies, tāda pati vai pasliktinājusies, jo kamēr vienā pusē varbūt kaut kas iznīks, varbūt citur kaut kas rodas no jauna vietā. Ir praktiski kāds notiek, kurā laikā būtu kādam tad jāpiesākās, es nezinu, tad, kad pļava zied pilnbriedā vai jebkurā laikā? Tie, kas ir īpašnieki, viņi jau zina to savu īpašumu, līdz ar to tagad arī ir tas brīdis, kad jūs piesakat, lai eksperti, kas plāno lauka apsakojumu, var apskatīties un pa zālājiem pilnīgi noteikti, ja jūs zinat, ka ir, es aicinu tiešām ziņot. Un vēl tāda maza reklāma ir zināms, ka pēc apmēram mēneša varētu būt uzsaukums lauka atbalsta dienestā projektu iesniegšanai, tiem īpašniekiem, kas vēlas atjaunot bioloģiski vērtīgos zālājus. Tad bija tāda kārta ziemā, kur varēja pieteikt aizaugušas platības, lai saņemtu atbalstu, piemēram, novākt apaugumu, lai pēc tam šo platību var pieteikt atbalstu maksājumiem, tā saucamās neienesīgās investīcijas, tad šobrīd tiek gatavots uzsaukums arī tā kā šai sezonai, un tad iespējams tā informācija, ko eksperti konstatē, var palīdzēt tam zemes īpašniekam, ja viņš ir izdomājis, ka viņš varētu atjaunot to platību, piesakoties. Ir kāds ierobežojums, cik lielai vai mazai jābūt tai platībai, kur var sākt pieteikt, vai tur ir tikai par hektāru? Tas, kas attiecās uz biotopa fiksēšanu, tad mums ir minimālā platība 0,3 hektāri, izņemot atsevišķos gadījumos 0,1, bet, lai saņemtu atbalstu maksājumu, arī var sākt ar pleķīti jau no 0,1 hektāra, kopā summā savācot hektāru. Katrs ir no svara. Paldies. Vēl varbūt kādam radusies kāda cita doma, kurā dalīties. Tiešraidē mums raksta,
Masalācā pie Skaņākalna šad tad notiek orientēšanās un būtu lūgums izstrādājot dabas plānu speciāli neierobežotu orientīristus. Varbūt es vēlaties komentēt kaut ko, cik ļoti lielā mērā ir kaut kādi pasākumi, kas notiek, mēs varam būt droši, ka notiks un ir kaut kādi ierobežojumi, kas tad viņus īpaši skars vai neskars. Jā, šobrīd ir tas nosacījums, ka jāsaskaņo pasākumi virs 60 cilvēkiem un orientēšanās sacensības, kā sacensības arī noteikti jāsaskaņo, bet to tad skaņo Vidzemes reģionāla administrācija, jā, šādas pasākums. Es nezinu tiešām, vai droši vien tiks pārvērtēts vai atstāt šo punktu tādā pašā redakcijā noteikumos vai kaut ko nepieciešams mainīt, bet šobrīd tā kārtība ir tāda, ka dabas aizsardzības pārvalde izvērtē katru to pieteikumu. Un ir tāda kaut kāda jaunā tā forma, jā? Jā, varbūt Gita var izstāstīt, ir digitāla pieteikšanās. Jā, atkal Gitai bija jāsēž laikam tuvāk Kristīnai, lai jūs varētu... Labi, tad es labi došu vārdu arī. Jebkurā gadījumā ir šobrīd tā, ka Dabas aizsardzības pārvaldē un orientēšanās federācija ir noslēgts sadarbības memorands ar mērķi uz to, ka mēs mēģinam abās pusēs radīt izpratni un vienkāršot šo te pasākumu saskaņošanu. Ir izveidota testējama interaktīvu pieteikumu formu, kur jau ir norādītas dabas vērtības vai vietas, kur no likumdošanas viedokļa nedrīkst notikt sacensības un vietas, kur pasākumu plānotājiem jārēķinās, ka kaut kāds sezonāls ierobežojums varētu būt. Un tā kā arī šajā situācijā, ja plānā izvērtē visu šo te dabas vērtību vietas pārskata, tā kā, un arī tā mūsu vienošanās paredz, ka tas pats fakts, ka kaut kur, kaut kādā vietā kaut kas viens un rets ir konstatēts, vēl nenozīmē automātisku aizliegumu. Skatās, ko var laikā telpā sabalansēt, varbūt izvairoties no kaut kādām vietām, bet neaizliedzot pilnībā. Bet Ilze var arī par to apjomu, varbūt, kas ir. Došu vārdu. Jā, man liekas, ka Gita jau diezgan plaši pastāstīja, bet par apjomu, tas lielākais apjoms Vidzemē uz orientēšanās pasākumiem ir tieši Gaujas Nacionālais parks. Un jā, šī te jaunais gan memorands, gan jaunā interaktīvā karte tā kā ir izveidot, lai būtiski atvieglotu šo te procesu, un arī ir ranžētas sacensības pēc dalībnieku skaita. Un arī ir atsauc uz šiem individuālajiem noteikumiem, kā jau tika minēts, tad biosfēras rezervātā tie ir 60 cilvēki, bet tie nav vienkārši 60 cilvēku pasākumi, tie ir publiski pasākumi, respektīvi, ja ir privāts pasākums, tad Dabas aizsardzības pārvalde neizsniedz atļauju, bet izvērtē publiskos pasākumus. Yes. Vēl kādi papildu komentāri? Nebija. Jautātāju pusē vai komentāru pusē. Nav tikai jautājumi, ir varbūt vienkārši jūsu domas, ko jūs vēlaties izteikt, vai bažas par kaut ko, kam pievērst uzmanību, izstrādājot plānu pašā sākumā, kur mēs šobrīd esam. Jā, droši. Varbūt vienīgi vēl viens komentārs, ko plašāk varētu pateikt Gita, bet par to, ka šis ir tas īstais brīdis, ja jebkuru jaunu darbību jūs vēlaties šajā teritorijā īstenot, tad ekspertiem nododot šo ziņu, tā tiek izvērtēta, un tad ir pēc tam tas vieglāks gan tas process, gan piesakoties uz finansējumu, gan arī var jau nebūt atsevišķi atzinumi jāpieprasa. Tā kā proti vienkāršāk būs tā pieteikšanās. Tā ideja ir tāda, ka likumdošana nosaka, ka tām darbībām, kas ir paredzētas dabas aizsardzības plānā, tad ir ātrāka procedūra. Līdz ar to, pieņemsim, ja ir iedzīvotāji, kuri vēlās kaut kādā veidā savu īpašumu izmantot uzņēmēju darbību, attīstīt kaut kādas jaunas, atpūtas vietu, laivu izcelšanas vietu, vēl kaut ko, tad šī ir iespēja, kad jūs tās idejas sakat šobrīd, ko jūs tur gribētu darīt, lai attiecīgi šis viss tiek apskatīts jau un ierakstīts plānā, un tajā brīdī, kad jūs tiešām nonāksiet līdz tā realizācijai, tad nebūs tā, ka vidas dienesta vai dabas aizsardzības pārvalde paprasa jums iesniegt 3 certificētu ekspertu atzinumus. Tas jau tad ir izvērtēts, principā mēs uzreiz paskatāmies, viss kārtībā, ejiet ar šo darbību tālāk. Tā kā es tiešām aicinātu apsvērt visu, kas ir, varbūt pat šobrīd liekas absurdas idejas, bet visu vien,
kas nāk prātā, ko iepriekš varbūt cilvēki ir snieguši pašvaldībai uz teritorijas plānojumu, kaut kas, kas nav sanācis vai izgājis cauri, vai nav notikusi saprašanās, tad jautā tagad uz izvērtēšanu. Jautājums, ja cilvēks šobrīd iesniedz to ideju, ka es kaut kad varbūt gribētu, ir pēc tam ierobežams, cik ilgā laikā ir jāuzsāk to darīt, vai ne? Un tie 12 gadi vismaz, jā. Vai kāds vēl komentārs vai jautājums? Ne, tāpatām. Labi. Vai ir vēl kaut kas vairāk stāstāms par to, kāda veida vispār darbības ir tās īpaši vēlamās vai akceptējumās šajā Salacas ielējas dabas parkā, vai tur ir pilnīgi brīvas idejas, cilvēks var izpausties uz visām pusēm, vai ir tādas, varbūt Gita var pakomentēt lietas, kurā virzienā skatīties? Parasti ir tā, ka tad, kad cilvēks izdomā, ka viņš kaut ko būvēs, tad ir pirmā saskarsme, ka viņš uzzina, ka dzīvo aizsargājumā dabas teritorijā un apbūve nav iespējama, piemēram. Bet dabas parkā ir izņēmuma attiecībā uz turismu infrastruktūru. Tad tas ir viens, kam var pievērst uzmanību. Tad, protams, mēdz būt situācijas, ka cilvēks izdomā pēkšņi reģistrēt meža zemi zālājā. Zālājs ir bioloģiski vērtīgs vai vēl kaut kas, un tad ir atkal problēmas. Mēs neļaujam reģistrēt. Tāpēc, ka tur ir bioloģiski vērtīgs zālājs vai tā darbība nav atļauta, un šādai te zemes kategorijas maiņai nepieciešama dabas aizsardzības pārvaldes atļauja. Un tad mēs vērtējam attiecībā pret dabas vērtībām un pasakām, nē, šo te nedrīkst pieļaut. Tad, ja jūs kaut ko tādu pēkšņi esat iedomājušies, ka varbūt nākotnē darīsiet, tad labāk uzreiz tagad sakiet, iedodiet tās savas idejas, lai var izvērtēt, lai jums uzreiz ir lielāka skaidrība, ko jūs vispār tajā īpašumā varēsiet darīt. Jo vēl ir tā, ka daļai zemes īpašnieku dzīvo arī pieņēmumos un kaut kādās reizēm bailēs, ka pirms 20 gadiem ir pagasta pārvaldē sekretāra pateikusi, ka tu savā īpašumā neko nedrīkst darīt, un varbūt viņš vēlās iztīrīt grāvi vai novākt apaugumu no kaut kādas aizaugušas pļavas malas un dzīvo ar to apziņu, ka es taču te neko nedrīkstu darīt un neko arī nedara. Un tad pēkšņi pēc 20 gadiem saprot, ka neviens jau nav traucējis to darīt, tikai nav painteresējies tālāk. Diemžēl tādas situācijas mums ir, mēs to ļoti bieži saskaramies savā darbā, un tieši tāpatās mēs saskaramies ar situācijām, kad cilvēks ir nodzīvojis 30 gadus un tikai tad uzzina, ka viņš dzīvo dabas parkā, kurš pirms tam nav vispār traucējis, bet pēc tam uzzina un tad sākās, kāpēc man te dabas parks, kurš bez manas piekrišanas te ir izveidojis dabas parku. Tādas situācijas ir un nemaz nereti. Līdz ar to, ja kāds tagad īpašnieks uzzina, ka viņš dzīvo dabas parkā vai ir iegādājies īpašumu dabas parkā un nezina, ko tad viņš tur drīkst vai nedrīkst darīt, tad arī šis ir tā iespēja, ka šeit ir koncentrēti vairāk dabas aizsardzības pārvaldes spēki, ir vairāk papildus cilvēku un eksperti, līdz ar to mēs varam arī vairāk atļauties katru personīgi varbūt nokonsultēt un kaut ko ieteikt, kas varbūt citkārt nebūtu iespējams. Paldies. Vēl pa šo laiku radusies, jā, lūdzu. Sveiki, labvakar. Tāda doma, kad varētu izveidot piekļuvi pie upes tuvāk, tādu kā cieto segumu, jo šī brīdī ir tā, ka pieeja pie upes nav nodrošināta, teiksim, lai attīstītu tā kā turismu. Jā. Jā, labi, paldies. Paldies. Saprotu, tur vienkārši pieņemam šobrīd zināšanai, ka tāds iesniegums būs. Jā, tad es saprotu, ir vienkārši jāraksta e-pastā tas vai... Tad lūgums, tad, kad jūs sniedzat to savu priekšlikumu par kādu konkrētu ieceri uzreiz vietu, kur jūs to saskatāt kā iespēju realizēt. Iespējams, ja tur jau ir esoša brauktuve, kuru vajag uzlabot tikai, vai kaut kāds varbūt ceļš, vai varbūt nav vispār nekā, tad eksperti aiziet apskatās, un kā to visu var realizēt. Reizēm, protams, ir situācijas, kad tā arī var gadīties, kad ir laba lieta, ko vajag izdarīt, ko eksperti arī atzīst par labu esam un dabai, kas nekaitē, bet varbūt mums tas normatīvais regulējums ir tāds, kas to neļauj darīt. Tad mēs šajā te plāna izstrādes laikā
pārskatām arī normatīvo regulējumu un ieliekam to nosacījumu, lai to darbību varētu realizēt. Tad varbūt tas laiciņš līdz realizācijai ir ilgāks, bet mēs vismaz ejam to ceļu, lai būtu abas opcijas, gan normatīvajā regulējumā, gan dzīvē pēc tam iespējams. Bet jāskatās un jāsaprot arī tas, kad mēs vērtējam un skatāmies to paredzēto darbību vai to vēlmi no tā, vai tas dabai var nākt par labu vai palīdzēt. Reizēm būs lietas, ko, ja mums kāds iesniegs priekšlikumu, varbūt Salacas krastā 50 kempinga mājas ar notekūdeņu novadīšanu upē, tad tas maz ticams, ka mēs teiksim, ka šis ir lieliska ideja, mēs to atbalstam. Tas ir vērtējams, tā var būt liela slodze tajā vietā un upē vispār kopumā liela slodze. Tas nebūs tas, bet ir arī citas darbības, kuras var realizēt bez tās lielās ietekmes, kur ir tas ieguvums uz abām pusēm. Jā, paldies, un paldies arī par jūsu jautājumiem un ierosinājumiem. Mēs te pirms tam teicām, ka mēs varam par makšķerēšanas arī jautājumiem Matim daudz ko jautāt, bet man gribas pavaicāt pašam Matim, vai no makšķernieku puses ir kaut kas tas, ko gribas par dabas plānu izstrādes sākuma stadijā teikt vai ierosināt vai komentēt vai jautāt? No makšķernieku puses, manuprāt, nav nekā tāda. Jo mums jau viss ir tik stingri noregulēts, ka mēs attaisnām uguriem makšķerējumu. Kas tiek aktualizēts? Nē, it kā nav nekā tāda. Mēs jau tagad to darām tikai plašākā apjomā, kā pirms tam darām. Mēs esam tikuši līdz tam, ka būs dabas aizsardzības plāns mums. Vai ir vēl kāds, kurš vēlas ko teikt? Jā. Jūs laikam privāti tikai, jā, labi, tikai privātas komentārus un sarunas. Vēl? Iespēju, kamēr visi kopā sanākuši. Bet es saprotu, līdz 30. aprīlim šobrīd ir tas, kad jūs gaidāt, piemēram, kā jūs minējāt par konkrētu vietu, kur būtu jānorāda, ja kāds gadījumā palaiž garām to 30. aprīli, kas notiek pēc tam un tādā gadījumā? Protams, var jau rakstīt vienmēr šos priekšlikumus, bet labāk būtu pēc iespējas ātrāk, jo sākas lauku darba sezona, un eksperti plāno savu darba plānu, kur viņi dosies, kurā brīdī, un ja jūs iesniegsiet to pēdējā brīdī, tad vienkārši varbūt nebūs iespējams to izvērtēt vairs. Līdz ar to lūgums pēc iespējas tagad pavasarī to izdarīt, bet ja rodas kāda ideja vēlāk, sevišķi piedaloties plānu izstrādes procesā, tad protams, nevajag turēt sveci zem pūra, bet šo te savu ideju darīt zinām, un tad jau mēs pateiksim, vai ir iespējams vēl to iekļaut plānā vai nē. Bet neatstāt uz sabiedrisko apspriešanu, jo tad būs tiešām par vēlu, tad vairs nevarēs aiziet dabā un apskatīt šo vietu un izvērtēt. Ja mums vairāk jautājumu nav, izskatot tiešraidē, arī izskatās, ka mums jauni jautājumi un komentāri nav nākuši klāt, tad pēdējā iespēja, ja ir vēl kāds, kas vēlas ko teikt, paceliet roku un dariet zināmu to. Ja nē, tad es saprotu, ka darbs turpinās, darbs ir tikai tagad sācies, vai Kaspars arī vēlas ko vēl bilst vai komentēt, Lauma? Ne? Gita, vai vēl ir kāds, ko noslēgumā? Nē, viss ir pateikts. Tad teikšu laikam, Kristīna arī gribas noslēgumā, viss ir pateikts. Lielu paldies! 30. aprīlis, tad ir tomēr datums, ko paturam prātā, nav aiz kalniem. Izmantojam iespēju un rakstām, jautājam, un arī, ja ir kādas neskaidrības, visi kontakti tad norādīt, un prezentācija arī pieejama. Paldies visiem par klātbūtni šovakar, arī visiem tiešraides skatītājiem un par interesi un veiksmi turpmākajos darbos un sanāksmēs.